Labvakar, mans mazais un lielais pasaku draugs. Šovakar būs pēdējā pasaka no rudenīgās Siguldas, bet jau nākamajā nedēļā es stāstīšu teiku par Luksemburgas nāru no pašas Luksemburgas, kur es viesošos pie bērniem. Bet šovakar man rokās nav pasaku grāmata, bet gan digitālā grāmata mobilajā telefonā, un tas būs stāsts par mazo pirkstiņu. Reiz mazais pirkstiņš domāja: es esmu tas mazākais no visiem 5, bet ļaudis mani mīl. Viņi rudādami ar vien mīļi saka: pirkstiņš, pirkstiņš, mazais pirkstiņš. Mazais pirkstiņš kļuva pat iedomīgs. Reiz lepna dāma kafejnīcā paņēma rokā pilnu kafejas tasīti. Mazais pirkstiņš atdalījās no pārējiem un pacēla galvu kā kaķis asti, domādams: tagad es stāvu augstāk par visiem pārējiem, augstāk pat par vidējo jeb lielo pirkstu. Šinī acu mirklī tomēr notika kas negaidīts. Aiz paceltā pirkstiņa viesmīļiem aizķērās servietes stūris, un tasītes saturs izlija lepnai dāmai uz drēbēm. Viņa acu mirklī piecēlās un atstāja kafejnīcu. Mazajam pirkstiņam uztraukumā izspruka vārdi: vai velns! Šo vārdu māte roka saviem 5 bērniem bija aizliegusi pat mutē ņemt. Mazajam pirkstiņam aizrāvās elpa. Te velnu piemin, te velns klāt, saka sens sakāmvārds. Velns tanī pašā acu mirklī bija klāt sacīdams: te es esmu, mans draugs. Tu neesi mans draugs, atcirta mazais pirkstiņš. Mana māte roka ir stingri aizliegusi ar tevi draudzēties. Pamazām, pamazām, iesaucās velns. Es te gribu tev tavu stāvokli pie tavas mātes rokas un pie taviem brāļiem paskaidrot. Tos vārdus sacīdams, velns kāri raudzījās uz mazā pirkstiņa brāļiem un uz viņu māti roku. Redzi, velns turpināja, tu nebūtu neesi tas mazākais. Kad tu savu galvu lepni pacēli, tad tu esi tiešām tas lielākais. Tev ir 3 kauliņi, tāpat kā taviem brāļiem. Padomā tik, pat īkšķim ir tikai 2. Tur velnam taisnība, domāja mazais pirkstiņš. Bez tam, turpināja velns tālāk, tu esi čakls strādnieks, bet paskaties tikai blakus uz savu brāli. Tas taču ir pēdējais sliņķis. Viņš nemaz nestrādā, bet kā viņš izgreznojies, kā viņš sauļojas savu gredzenu vizmā. Tur ir burvju gredzeni, spiedogu gredzeni, laulības gredzeni. Jā, tev taisnība, iesaucās mazais pirkstiņš. Kādreiz arī tu varēji būt lepns ar garu nagu, velns turpināja tālāk. Kaut kur tālajā Indijā vēl dažreiz redz šādu garu nagu, bet te tu nevari to vairs uzaudzēt, jo tev strādājot tas nolūst. Mazā pirkstiņā velns bija pamodinājis skaudību, jā, pat dusmas. Tad velns atkal kāri skatījās uz visiem pārējiem pirkstiņiem un uz viņu māti roku un pavedinoši turpināja un kārdināja. Šeit ir mana atvērtā sauja. Liecies tajā iekšā un mēs kopējiem spēkiem cīnīsimies par tavu taisnību. Mazais pirkstiņš pašlaik gribēja gulties velna atvērtajā ķepā. Māte roka atrāvās atpakaļ, līdzi atraudama arī visus savus 5 bērnus. Roka pārmeta krustu un velns tanī pašā acu mirklī aizsteidzās uz elli lamādamies. Redziet, bērni, sacīja roka. Es visus velna vārdus dzirdēju, bet arī gribēju redzēt, cik ilgi jūs kārdinājumam varat pretoties. Velns gribēja paņemt mani visu roku un iesāk ar mazo pirkstiņu. Neaizmirstiet nekad savā dzīvē visā pasaulē pazīstamo sakām vārdu. Padod velnam mazo pirkstiņu, un velns tev paņems visu roku. Un šī vakara pasaciņa ir galā, bet lielie var ielūkoties pasaku mājaslapā pasakas.org, kur ir piedāvājumi gan bērnu dārziem, gan skolām. Ar labu nakti!